Labi. Labvakar, vārds Brasla. Būs ērti? Būs. Eduards Smiļs zālē vienmēr ir ērti. Viens kungs teica labvakar visiem, ka pagājušajā iepriekš reiz esot bijis augsts, šodien ir silts. Pareizi. Jo Smiļs zālē ir vārds Brasla. Jo ar visu to es varu tagad kaut kur obvies nosūtīt. Nē, neatdosim to, mēs uzreiz jau priekš muzeja kolekcijas. Nu, tas tāds. Jo tam bija noteikti jānotiek, un Valmieras teātra 100-gadē, visām jau 101. gadā, kādam šķist arī vairāk, ir būtiski skatīt, klausīties un redzēt personības, kuras ir ietekmē Valmieras teātra, radošo ceļu vārds Braslu, ar pārtraukumiem, ar lielākiem pārtraukumiem, bet to sāk darīt Valmieras teātrī 62. gadā. Ja tā tad ir jau 62 gadi. Tu visu vakar skaitīs gadus. Ko lūdzu? Tu visu vakar skaitīs. Nē, tas ļoti ātri. Nē. Nu, 62 gadi tas ir tāds labs, un sākums bija izrāde Zilā rapsodija. Neteikšu, kurš autors. VIP jautājums. Kāds ir autors Zilai rapsodijai? Nu, tas pats, kas rakstīja Lugus par Ļeļinu. Pagodins, jā. Nu jā, to tad viņš varēs pateikt, kāpēc iesāka ar Pagodinu, ja? To vēl mazliet uz priekšu, ja? Un tāda ar pārtraukumiem un, protams, arī būtisks lietas, ko mēs šodien, ceram, šajās pusotrās stundās atrisināsim, izjautāsim, paprasīsim par to, nu, kāda ir bijusi izvēle teātrī, dažreiz kāpēc tāda izvēle, lai gan tāds kopsakrības jau mums veidojās. Vienu mums arī izteica iepriekšējā tikšanās reizē Mārtiņš Meijers, kurš ir galvenais varonis noslēdzošajā iestudējumā. Neesmu klaviernieks, Mārtiņš Meijers, bet to es tagad neatklāšu, kādu viņš teica, to mēs kaut kur sarunas gaitā. Visu laiku tādā intrigā. Jo, lai gan Vārds Brasls nefilmēja detektīvus, tad tomēr viņš ir parādījis ārkārtīgi plašu, nu savās izrādēs, savās filmās, ārkārtīgi plašu cilvēku, vai kā Vīķi Breibergs saka, ļaužu spektru. Tā ir. Ar Vārdu Braslu tā kontaktā tiešajā iepazinos ap 1996. 5. gadu, man grūti pateikt, tad, kad Valteros viņš brauc sarunāties ar Eduardu Pāvelu. Jā. Tad es zināju Vārdu Braslu, biju redzējis izrādes, bet tā konkrētāk tajā mazajā Rūķa mājā, Valteros, ja, sarunājās ar Eduardu Pāvelu. Un tas ir fiksēts lielākās sērijās, lielākās grupās. Bet tādu plašāku pārskatu mēs par Valmieras teātru taisījām 17 gadus atpakaļ kopā ar Mārītu Balodi, Valmieras teātra vēsturi. Un šoreiz iesāksim tā, kur Vārds Brasla arī un vēl dažs labs runās 17 gadus atpakaļ. Jā, es tagad, laikam, tev varētu palūgt apsēsties bišķiņā, tu pats redzi. Kur tu rādīs? Jā, var tā, ja? Jā. Labi. Mums teātra cilvēkiem ļoti patīk tas brīdis, kad skatītāji dodas zālē. Mēs to gribam šovakar pēc 9,5 gadu pārtraukumu lielajā zālē izbaudīt. Ienesiet savus gaišās filmas. Lūdzu.
Mēs esam gājuši garu, gribās teikt, diezgan garu ceļu līdz savai skatuvei. Caur vecās ēkas nojaukšanu, caur Vaidavas atsaucīgo kultūras namu, caur Valmieras kultūras namu, caur mēģinājumu zāli numuru 2, caur apaļo zāli līdz šovakaram. Tā rūve ir tiešām jums burvīgi izdevusies, un man liekas, ka jā, līdz šim visi vaidēja, ka nav labāks telpas kā Liepājā izrādes spēlēšanai. Tad te būs vēl viena. Tās vieglās dienas ir beigušās, kad mēs spēlējām, respektīvi jūs un mēs un visi kopā, ka jūs spēlējāt labas lūgas un nebija jādomā par to, lai zāle būtu pilna. Finansiāls palīdzības jau nebija. Un toreiz Sūts kārtējo reizi sapulcē minot skaitļu rindas, kas teica, nu, kam mēs esam vajadzīgi vienīgi paši sev. Un tajā pašā grūtākajā periodā mākslinieckā vadības uzņēmās Vārds Brasla. Kinostudijas kuģis sāka jau grimt, jebšu viņu gremdēja. Tad es neatceros precīzi to situāciju. Man direktors Pēters Sūcis uzaicināja taisīt vienu izrādi. Tā bija Krustmāte no Brazīlijas, tā angļu komēdija. Un tā iznāca tīri labi, īpaši pateicoties Lasmanim, kas tur spēlēja to titulu lomu. Tā vajadzētu publikas pieprasīt izrādi. Un tad uzaicināja man štatā. Un es sāku strādāt šeit kā riktīgs, pilntiesīgs štata režisors. Vai jums ir bērni? Pareizai, bet par to nav vērts runāt. Vecā ragana, viņai ir atbild uz visu. Čārlija Krustmāte, tas ir pie vara priekš manis, tas ir viens no foršākajiem darbiem, ko mēs taisījām, jā, jo to ar baigot deksmi darījām un visiem patika šos stiķus visus izdomāt, un tajā pašā laikā tā nebija stiķu izrāde, bet viņa bija, manuprāt, viņa bija forša, kā komēdija, viņa bija forša, un tā laikam ir viena no vara stiprajām pusēm. Tātad viena no varas stiprām pusēm, un kā jūs redzējāt, tur bija arī dzīves biedri akturis Līzuma Kalna. Bija taču, pareizi, jā. Un tas ir tas, jo tā ir tāds zīmīgs, un tur es atvainojos, muzejā vienmēr ir vietuļā muša. Jā, un tas ir pilnīgi neiedomājami. Jā, mēs tā mēģinām kādreiz no viņas visi, bet viņas ir uzrodās, jā, tagad uz siltam atkal. Bet mēs skatījām teātrī, tā kādreiz ir, kad uzrodās kāds nevajadzīgs dzīvnieks izrādē. Nu, ir pārgājis kādreiz kaķis mums. Puputs. Bet tā citādāk nav tāda, kad kaut kāds dzīvnieks. Un taurenīši ļoti bieži. Taurenīši. Kad iestudējām, es neesmu klaviernieks, uz klavierēm bija melns, skaists taurenis. Raibs? Nu, grūti pateikt, kāds viņš bija. Tas bija smieļi taurenis. Mēs domājam, ka tas bija dārziņš. Vēl jau māsēnas suns, bet viņš ar valsts piedalījās. Taksis, kas bija māsēna. Tas rēja kādreiz. Tad, kad nevajag. Ne īstā vietā, jā? Nu, dabū. Jā. Nu, redz, te ir, tā kā tādā pārskaidā, neceļot tagad pašu sākumu, bet tas bija sarežģīts periods, tad, kad šī ēka tappa, tā, kura tagad atkal nav. Ja? Kas to? Kā bija Vārda Brasla tajā brīdī uzņemties vadību? Kā var sēdēt pa sēdēt? Nu, ko es tā sēdēšu? Jā, es tā. Viņa štāja. Man šķiet, ka Dons Malmē jūtās mierīgāks nekā es šeit. Tas bija sarežģīts arī tīri tā fiziski, jo praktiski jau Krustmāte mēs galvenokārt mēģinājām kāds sauc vietu? Vaidavā. Vaidavā. Tā kā bija kuģošana
no Valmieras uz Vaidavu un atpakaļ. Un tur arī faktiski viņi tika uztaisīti tā izrāde. Mēs nācām ar Pāvulu. Pāvuls bija kaut kādā sakarā Valmierā un nācām pa kalniņu lejā uz teātra pusi. Un es Eidim saku, zini, man piedāvā galvenā režisora vietu teātrī. Viņš saka, ņem. Es saku, es negribu. Un taisni tāpēc tu ņem, teica Eidis. Nu, atsot viņš pierunāja. Ne, viņš jau nepierunāja, bet nu tā. Tas nebija viegls lēmums un domāju, ka, nu kā, nu bija tā bija, bet es neesmu galvenais pēc rakstura. Jo tā vajag, galvenam ir jābūt tomēr arī ar dūri dažkārt. Jo es to pārbaudīju, ka jau nu galīgi jau jūtu, ka viss tā teikt, viss striķis sāk trūkt, un tad vajag tā uzsist. Un tad, mums ir arī galvenais. Tā. Bet teātris jau pats par sevi ir konkrēti Valmieras teātris. Ir, manuprāt, ļoti veselīgs un pamatā un ļoti radošs visos laikos. Un arī tās paudžu maiņas ir notikušas diezgan organiski arī šajā laikā. Tā kā tas laiks ir bijis posms, kas 100 matus droši attaisīja, bet ko nu nožēlot, vairs nav ko čiepstēt. Bet es saku, es neesmu galvenais. Ķinītī ir savādāk viss tā lieta. Nu un tad, kad to jauno zāli, kur tagad ir nojaukta atkal, jauno zāli, tad, kad atklāja, tad ar Sūds direktoru vienojamies, ka vajag noteikti latviešu gabalu. Un tad vēl, es teicu, būtu labi, tad visi, kas ir dzīvi no teātra ar bijušiem, kas ir skatavs bijuši, lai visi piesakās. Un tad daļa bija ar mieru nākt uz skatavus, un tad beigās bija tāda liela kopīga dēja uzlikt, un tur bija visi, kas bija vēlējušies būt. Un praktiski bija uz skatavus visa trupa tajā izrādē. Un viņa, man liekas, ka iznāca tīri labi tā izrāde, jo bija ar labu spēku, bija kustība, taisīja, nu kā nu bija? Daņilēvičs. Ļoti vitāls un talantīgs cilvēks. Un tekstus dzēja rakstīja Peter Jānis un muziku rakstīja Brauns. Tā kā nav slikta kompānija. Un tā. Un tur jau bija tas labums, to tagad piedzīvo jaunais teātris, ja, kad tagad jau viss ir pārdots, jo iet skatīties jauno māju. Tāpat bija Valmierā, bija liels posms, kad bija pārdotas, izrādes un galvenā grāmatvedē tikai Berzēra rokas. Tā. Nu, tas tā. Jā. Visu laiku būs jārunā būs daudz. Jā. Tā kā visu laiku stāvot arī tāds varētu būt. Nu jā, jo tagad arī tomēr atgriežoties, jo tā ir tā kā tas periods, kad tūlīt arī tālāk runāsim. Bet tomēr man teica, ka es neesmu galvenais režisors. Mums filmā par Liepājas teātri tēvs arī vienu brīdi bija Liepājas teātri. Galvenais bija tā? Jā. Žānis Strāss. Viņš bija Jelgavas teātrī. Jelgavas teātris, kas atradās Rīgā bijušā televīzijas mājā. Kur Igauņu biedrība. Jā. Pēc kara Jelgavas teātris atradās Rīgā Pārdaugavā. Šeit, kur ir Igauņu biedrība. Un tad 53. gadā viņi likvidēja, lielāko daļu pievienoja Valmieras teātrim, un kāds aizgāja vēl uz citiem teātriem. Kāds arī uz Daugavpilu, īsti brīdi. Un Versiņievski aizgāja uz Jaunatnes teātru strādāt no Jelgavas. Tā bija? Jā. Un tad bija Liepāja. Jā, 3 gadi. Un tu jāteici, tas man nemācēja uzsist ar dūri pa galvu. Nē. Bet tas bija ļoti sarežģīts laiks vēsturiski.
tie 50, 51, 52 un lielais tētiņš bija dzīves, tie bija briesmīgi laiki, es tā, šo to atceros tāds impulsīvs lietas tāds. Liepājā redzēja arī izrādes? Kādu? Liepājas izrādes redzēja? Jā, man bija Liepājas teātrī, man bija zālē pa kreisi pie sienas, turpat krēslas, bija tāda papildus krēsla un zaķiem. Un man bija sastā vietiņa, kur nepārdēju. Es tur sēdēju mēģinājumos un izrādēju. Jo man jau mamīte strādāja, tēti strādāja, tad es kavēju savu laiku teātri. Tad visu laiku teātrī? Nu, visu laiku ne, bija jau arī Jūra un viss cits puikas lietas, bet es ļoti daudz sēdēju tur un labi pazinu aktierus un viņi mani un tā. Tas tā kā ar to Indi es ļoti agri sāku indēties. Tad faktiski tas viss ir no turienes, ja, no Liepājas laikiem? Jā. Nē, Jelgavas teātra tas ir pirms līdz 50 gadam, es tā pamīgli šo to atceros, un tur brīnišķīgi aktieri, taču bija Jelgavas teātrī, bija Baroni, bija Kalējs, bija, viss nenosauks Singa, sāka tur un Pečons, un tur bija laba trupa, un tā, man vēl ir viena bildība mājās, kur teātra likvidēšanas dienā, kad ir bijušā televīzijas mājā, tur pagalmā ir tāda smagā mašīna, tur tad visi tādi kopā ir tādā nevisai optimista garstāvoklī, kad likvidēja teātri. Tas smagi bija. Jā, un tad tas jautājums, ko es teicu, ko man šodien Ernsts Krausers, lai atgādina, ka vārds Brasla īstenībā no tēva Brasla ir uzvārds. Brasla nav īstais uzvārds, jā? Visiem spiegiem tā ir. Visiem spiegiem, jā. Jā. Nebija tā, ka man no tēva puses dzimtas uzvārds ir Bredovskis. Un mans vectēvs, tēta tēvs, īsti tāds, poļu tipu, tādām milzīgām mūsām, tāds budzīgs tāds Bredovskis. Un īsti pirms kara tētis strādāja Latvijas radio, un tad nāca 40. gadi, kaut 40. Nāca Ulmaņa rīkojums, ka visās publiskās vietās, kur cilvēks strādā, vajag uzvārds latviskot. Un tētim bija kaut kāds konflikts ar savu tēvu, vai pa ģimenes līniju vai kā citādi, nezinu. Bet fakts, ka teicis šajā situācijā, kad to prasīja gan tā teikt no augšas, gan no ģimenes, viņš paņēma savu mammas uzvārdu Brasla. Un tā es esmu vienu gadu bijis Bredovskis un pār jau Brasla. Tā tas stāsts ir. Jā, tas ir pilnīgi oficiāli, pilnīgi pārrakstīts un nekāda segvārda nav. Segvārda nav. Tas ir tāds. Jā, tā kā tas ir arī radioraidījumā, jūs zināt, ka Ārnis Kraus taisa brīnišķīgs raidījums un izpēta tos arhīvus, bet vairs Brasla jau savās, strādājot teātrī, arī ir, kā jau sākumā teica, izpētījis Latvijas un latviešu vēsturi. Tā ir. Tāda interese par vēsturi bijis vienmēr. Jā, bet ne tāda zinātniska, tāda emocionāla vairāk tā ir. Jo teica, kad strādāja Latvijas radio, man vēl mājās ir neliela paciņa Hallo Latvija, tas kā tagad vairs nav, bet, teiksim, radio programma, kas bija, un tur ir tad diezgan daudz ir Bredovskis, Žanis, viņš daudz bērnu raidījumus taisīja Latvijas radio un tā, un dziedāja. Bērnu raidījums un bērnu izrādes un filmas vārds Brasla turpināja tāpat darīt, jā? Jā. Te kos vēstures posms, tā kā, labi, tomēr ir diezgan laiks tas posms. Staļina laiki bija sarežģīti. Pirms tam tie laiki, Tu domā Ulmaņa? Jā. Mierlaiks. Es neko neatceru. Bet nē, bija tā, ka tētim bija kaut kāds komandējums uz Minsku, tad, kad bija Krievu tas gads. Un mamma teica vēl, tēti,
klausies, kā radio vārās visu pasauli, nebrauc. Kas man aiztiks, teica. Un kādams Minskas stacijā uz peronu ārā krita pirmās vārds bumbas un nogriez nost ceļu atpakaļ uz Latviju. Un tā teica atgriezās tikai Latvijā 44. gadā. Tā kā tas diezgan tika malts. Un no kara kaut kāds ir tāds uzplaiksnījumi ir, bet kaut kas ir tāds arī, ko māma laikam stāstīja, un tad man tā bilde liekas, ka es pats esmu to redzējis. Bet vācu laika tikai vācieši ir tomēr tādi ģimenes cilvēki, un es biju neticami tādi blonds ar lokainiem matiem, un es biju ļoti mīlīgs. Tā teica, un tur bija kaut kur bildi, bija tāda, kur vācu virsnieki iet fonā un tā. Un tie virsnieki, kuriem ģimenes kaut kur ir Austrijā vai kur vēl tā, tie bonbons taču. Man bija tāds mazs čemodāniņš pilns ar šokolādēm, tā kā es nevaru teikt, ka vācu laika man bija pie badā. Bet tās bildes vairs nav, jo es zinu, kad mamma, tad, kad tūlīt pēc kara grieza nost tos vāciešus, palikām tikai viens ar nav. Nu jā, vācieši nogriez nost. Nu jā, labāk ne. Tā. Jā, tad ienāciens pirmais tev Zilo rapsodiju Valmieras teātrī. Jā, es Krievijā mācījos Ļeņgradā un kāpēc? Tajā gadā, tas iznāk 53. Ne, 57. gads, kad man draudēja Krievu armija, un konservatorijā nebija režija neuzņēma. Un tad es neatceros, kur tas beigās nonāca pie tās Pēterburgas. Un mamma man audzināja viena un tā, un es nekad jau tālāk daudz par teiksim, dzintariem nebija bijis. Un tad vien pašlaist uz nezināmo Krieviju jau bija liels ticīgs no mammas puses un no manas jau kas tam man. Un tā, bet es braucu tad uz to Ļeņingradu, rakstīju, vēl tur vajadzēja iesniegt analīzi. Es zinu, ka es analizēju, spēlēju, dancoju, skatoties smiņķi grāmatā. Un tā, ko te Krievi zināja, spēlēju, dancoju. Tā kā maz žulicības tik iekšā, jo konkurss bija nopietnis, kaut 300 cilvēku uz 20 vietām. Varbūt tāpēc, ka iestāja eksāmeni bija tā, ka tas režisors jau bija, teiksim, kādā etiedē ir režisors viens, un tad no tiem, kas stājās iekšā, ir tie aktieri. Un es arī biju kaut kur aktieris, un es kaut kādu spēlēju kārtējo vācieti tur, un es zinu, kad man sita, un es kritu un nokritu ar galvu pret radiatoriem. Un mans profesors Viviens šitā te, domāju, ka nestudējis jau gatavs. Tā, un man varbūt, ka tā kritiena dēļ man uzņēma, es nezinu. Tā. Un kā tad bija diplomdarba izrāde? Diploma izrāde, redz, es zināju, dramaturģijas jau tā. Man iespaidoja Dailes teātrī izrāde Mazā studenta. Un konkrēti Pāvuls, kas tur spēlēja to tādu Kropovu kaut kādu komandas sekretāru vai kā. Un Eidis tu noteikti zini to, ka viņš tur spēlē tam Kropovu tādu, tu saproti, taču es nevaru tādā veidā, tā runāja arī slavenais ugunsdziesējs Dailē, kā viņam bija uzvārds. Konrāds, jā. Jo pat un arī direktors Palkovnieks, un vēl Palkovnieks it kā es Pāvulu sauc pie sevis un teica, paklavēdi, man runā, ka tu man tur šimpē, ko es direktoru teicu tur tā. Man tas iespaidoja, ka tas Pāvuls to tik interesanti spēlēja tajā to studenta vidi, un tā tur jau par tādu ideoloģiju, par tādu neaizdomājās. Un no tā Zilā rapsodija Mazās studentas turpinājums.
Un pirms tam man iedeva Kagainas direktors, ka jātaisa ir pirmsdiploma darbs, tad taisīju vienu lietuviešu autoru lūgu par zvejniekiem, kas saucās Kājies Pāda. Tas autors bija trolejbusa vadītājs Viļņā un bija uzrakstījis tādu lūgu. Un tad, tas bija mans pirmais darbs, pirmsdiploma darbs, un tad bija Zilā rapsodija. Un tajā pirmsdiploma darbā tur bija aizņemti, piemēram, Jānis Čikuls, tāds vecs zvejnieks, spēlēja aktieris, ar kuru mans tētis bija strādājis, tad īpatnēji sajūta. Tur bija Martinsons Kirils skatuves, tur Saldumkundze. Nu, tādi vecie dūži bija un bija jāstrādā, bet tas sākums bija ļoti, ļoti labvēlīgs, kamēr students tu esi. Ļoti labvēlīgs, un arī Koškins, kas nebija viegls cilvēks, tas ir tā. Kaut kā es to izrādu uztaisīju, un nu, tāda sadzīves ludziņa par lietuviešu un protams, mīlestību. Un tad arī tur spēlēja varoni, galveno spēlēja Irīna Tomsona, ar kuru mēs mācījāmies paralēli Pēterburgā, viņa aktieros, režisoros. Un tās bija pirmās tās ugunskristības tādas, un pēc tam bija Zilā rapsodija. Un Zilā rapsodijā es izmantoju Geršinu muziku, un savukārt skats izrādē, kad bija komisija, tur bija arī, kā sauc, Frēmans Lidijas vīru. Pasternaks, jā. Bija Pasternaks no kultūras ministrijas. Un viņš jau bija tāds estēts un mūzikas mīļotājs. Un viņi, man liekas, nopirka tā Zilā rapsodija, nevis mans tur darbs. Un tā, un tad to diplomu iedeva. Jā, pamatīgi komisija brauc. Jā, bet es pamatīgāk komisiju pieredzēju. Tur bija tāda situācija, kad visos teātros tā bija tas noteikti štata vietas, tik un tik režisori un Āmera baznīcā. Un pēc diplomas man nebija kur mukt. Es gāju pie Pasternaka, kurš bija par teātriem atbildīgs tā laikā kultūras ministrijā, kā uz svētnīcu visu laiku kaut ko, un viņš cilvēks neko nevarēja palīdzēt. Tad viņš piedāvāja Liepājā mūrnieks, ko mans tētis savukārt, viņā bija, tā teikt, vienlaiku vienā teātrī strādājuši, un mūrnieks teica, nāc, bet pāris kādus vajadzēs strādāt par izrāžu vadītāju. Reksī aizver ausis, tad es domāju, kas mācīja izrādes vadītāju, nu nē, tad tā. Viņš gan teica, ka pēc tam dabūs strādāt, bet tā tas būtu varbūt arī noticis, bet to es negribēju. Un tad Pēteris Lūcis, arī mans tēta darba kolēģis Jelgavas teātrī, teica, nāc Žanīti pie manis, viņš man par Žanīti savu. Nāc Žanīti pie manis tagad par asistentu, un tad jau redzēsim. Un tā es 3 gadus nostrādāju par asistentu pie Lūča. Pa to laiku es teicu 2 izrādes patstāvīgi. Bet es esmu Lūcim ļoti pateicīgs par viņu cilvēcību un arī iekšēji, teiksim, tas nebija īsti mans, tas, ko man Gudrajā Pēterburgas institūtā mācīja, un tomēr es pieņemu viņu kā cilvēku mākslinieku un vērtēju augstu līdz šai dienai. Nu tad Zilā rapsodija, figurēja vēl arī vīrs un sieva, Fredo. Jā, tas vēl tajā laikā, jā. Jā, pēc tam vēl, protams, Mans nabaga Marats. Kā? Mans nabaga Marats pēc tam. Jā, vīrs un sieva, tas ir Fredro Vodeviļa poļu. 4 cilvēki spēlēja Sukurs, Uzuliņš, Dēvica un... Jā, bija 4. es neatceros. Šelis vai? Nu, atceros, 4 cilvēki. Dzējā iztulkoja Jāzeps Osmans ļoti labi, starp citu iztulkoja. Un tā komēdija, tur vīrs un sieva paši nosaukumā jau ir viss iekšā un daudz tāds asprātības teksti labi un publika ļoti nāca. Un bija fotogrāfijas tāda, un viena fotogrāfija, kuras no aizmuguras ir apņēmis, nu jau pilnīgi šodienī,
kurus apņēmis Dēvids un tur viņas krūtis tā. Un tāda liela bilde bija ielikt Valmieras centrā grāmatneces katlogā, kur, protams, bija redzīgas acis un izsauc tur uz paklāju partijas komitejā, kaut kur tur, kas tas ir. Un es vēl izteicu tādu muļķību kaut kādu, kad, bet tā jau cilvēki mīlē vēl šodien kaut kādā. Un par to vēl es dabūju tur piparu. Lūk, un tad, kad parādījās Arbūzova mans nabaga marats, kas man patiešām likās ļoti laba luka, un bija tādi spēki kā Zariņš Samauskis, Ieviņa, Ināra, jauni, smuki un manuprāt, talantīgi ļoti cilvēki. Kā Gainis saka, tas ir grūti, un tas ir, viņi redz blokāds laiks, un tur vajag zināt un tā tālāk. Un nacionālā to izrāda taisa Vera Mihaila un Baļuna, kas bija profesori jau un viss. Bet, es, zināmā mērā, esmu spītīgs, to var pateikt, tā gaišā sieviete zālē. Un es, kā Gainim direktoram teicu, labi direktori, ja es izgāzīšu, tad es eju prom. Lūk, gāja, labi gāja, interesanti, man neveicās tur dekorācija, bija šī tā. Un bija jau nacionālām izrādi gatava, kur spēlēja Cilinskis, Kubilis, Lietas Kalniņa. Arī nav slikta kompānija. Un tagad ir mūsu skate, lielā pieņemšanas, jā. Es jau tā stāvēju kaut kā ar muguru, ārā pa kaut ko skatījos, kas pa ceļu brauc lejā vai viena vai divas Volgas, vienā sēdēja kultūras ministrs un viens autobus ar kritiķiem. To bija visu norganizējusi Vera Mihaila un Baļuna, lai tā teikt, ko tas mazais tas tur iedomājās, jā, viņi taisa un tur mērķoja. Kā rezultāti, aktieri, protams, arī par šķirbu redzēja, kas tur brauc un sēž zālē. Izrāda gāja normāli kaut kur pie 3 stundām. Tās skats izrāda gāja kaut kur pāri pa 5. Es nepārspīlēju. Bija kaut kāds pilnīgs, es nezinu, kas ir mašīnā eļas vietā ieliet to smilšu jauku. Lūk, briesmīga izrāde. Pēc tam tas Kaupušs, kultūras ministrs, teica, es Rīgā pateikšu kaut kādas domas un tā. Man tur izplūkāja un pamatot pa spalviņai, bet to izrāda pēc tam, kad jau viss nomierinājās spēlēja ļoti daudz un daudz braukāja apkārt ar labiem panākumiem, jo aktieri Feina un Luga ir tiešām labi, īpaši tiem laikiem. Bet es, tā kā bija runāts, es aizgāju no savu asistenta vietas. Un tad nejauši satiku Rīgas kinostudijas direktoru vietnieku Kinsleru Hariju, un kāda situācija, es saku, es bez darba nācu uz kinostudiju. Tā es aizgāju neceļos. Gari es stāstīju. Jo pareizi, es arī stāstīju, man liekas, tā secība. Bija secība, jā. Jā, tas bija secība, un arī tie cilvēki, kas strādāja, bet tur vienmēr kā visi runā par Pēteru Lūci, un saka, cik viņš tomēr arī atbildīgi pret jaunajiem izturējās. Jā, nenoliedzami. Es biju asistents daudzās izrādēs, ieskaitot Zvenīgu dēlu, ko Pēters taisīja, man liekas, kad 4. vai 5. reizi, un spēlēja titulomā bija Zēbergs draugs. Un tā, tas jau, es jau tur biju mēbeles sēdēju vienkārši un Lūdzu strādāju, un viņš jau ļoti daudz runāja, un tam viņš visus monologus zināja no galvas un mācīja Robi un tā. Bet ļoti sirsnīgs. Lūdzu bija ļoti labestīgs pret mani, godīgs tāds. Un arī savu stipro tēju ar kondensēto pienu, kad es pa logu varēju lidot ārā. Un citādi visādi, bet viņš arī īsti nebija galvenais, jo
viņam nebija krievu valoda. Viņam tad viss lūgas nāca jau lielāko daļu krievu valodā, un viņam ļoti sarežģīta dzīve. Un arī, teiksim, viņu kino varonis, kas bija tapis buržuji kā Latvijā, arī bija tāda smaga ēna, viņam varēja viegli ietrāpīt. Nu jā, vienīgi daudz tā. Tad tiešām viņš arī krievu valodā nerunāja? Nē, viņš patiešām nezināja, jo es daudz viņu tulkoju arī tā, un tad, kad brauc tur Maskavas dāmas vai kā, tad viss ar tulku bija. Bet nu, viņš ar savu šārmu tādu cilvēcisku, viņš jau apbūra visas tās tances, kas brauc. Jā, un brievīgi vēl. Jā, nu tas ir. Pie tam, no viņa varēja daudz ko mācīties, tādu cilvēcīgu, arī teātrī, kā strādāt, jo mēs, teiksim, pēc Venegāla īpaši, bija tad kārtīgi, kā rojā saka, pusballi, arī pie Lūča mājās, un tur tā kārtīgi ņēma iekšā un tā, un otrā rītā pirmizrāde, no rīta vēl mēģinājums uzlikts, un es tur mēģinājumā sēžu savā vietiņā tāds, un tas Lūčs nāk, prievīte sasmaržojies, sidrabainiem nāca enerģijas pilns. Visi jaunie aktieri, kas ir vakarā arī plītējuši, visi teši tā te nāk, viņš ar tādu, prasot, tu man šodien tāds putrājumainis, viņš uz mani skatījās. Viņš prata arī to, kas nav nemaz tik slikti. Nu jā, Kroders raksta tad, kad Kroders pēc Maskavas iebrauc Valmierā, viņam vajadzēja otrā dienā iet pie Lūča, un viņš satika Valmieras aktierus un nakts bohēmu no rīta aizgulējās. Neaizgāja pie... Olis? Jā. Un viņš domāja, bet cauri. Nē, Lūčs pieņēma viņu arī pēc tam un uzaicināja. Jā. Vai tad toreiz to viņa Romeo un Džulietu redzēja? Krodera redzēja, jā. Nu bija tik traki, ka vajadzēja tā kritizēt, ka tur seks pa daudz bija. Tas taču nav pa daudz nekad. Nē, taču nē. Nē, nu tas bija vienkārši ļoti neparasti tiem laikiem. Es nezinu, te ir tuvāks liecinieks no tās izrādes tapšanā un tā. Domāju, ka nē, ka tur bija citi pavisam zemūdeņi. Nu, protams. Tur bija citi zemūdeņi, jo dzīvot bez uzticēšanās cilvēkiem ir ļoti smagi. Un, teiksim, es ļoti uzticos cilvēkiem. Un esmu dabūjis kārtīgi pa muguru. Arī Valmieras teātrī, arī tādā vieglākā vakarā atklāt runājot. Un cilvēks, ar ko es tur runāju beigās un tā, un bija runa par Pēteru Lūci. Viņš bija galvenais režisors tajā laikā, un es biju tas. Un es izteicu tam cilvēkam, ka Lūcis ir tā sistēma, ja tā varētu teikt, man īsti nav pieņemama, jo man ir citi skolīgi tiekšā un tā. Un nākošā dienā, kad bija apspriešana mākslas padomē, tas cilvēks bija mākslas padomē, un viņš pēkšņi saka, kā tu vari strādāt šajā teātrī, ja tu neusticies galvenam režisoram. Tā to cilvēku ļauno pusi labāk neiepazīt ir. Bet, grāsas, tā ir liela skola. Nu jā, tā jau, protams, izrādēs daudz gadu garumā pēc tam filmās, izrādēs tiek pētīgi. Šī cilvēka attiecības. Kā tad? Tas jau visur parādās. Kā tad? Es vienmēr skatos, ja tev bija filma Mērnieku laiki, un teātri arī bija Mērnieku laiki. Tur visi latvieši tipi. Ir vai nav, tur ļoti daudz tipi. Jā, Mērnieku laika ir īpašs materiāls, bet arī materiāls kakla laušanā režijai. Jo grūti, tas ir ļoti smags materiāls.
Bet droši vien, ja būtu spēku un nauda, es riskētu vēlreiz. Mēnieku laikā. Jā. Jo toreiz te sēž scenārija autors Aldus Lapiņš arī. Jo tur sakrita, tur bija Aldus rakstīja scenāriju, un tur bija ļoti interesants aina, kur, kad ir Lienas vājprāts tur baznīcā un tā, un tad viņi dzied Bošits ar Jahraņi un tā. Tas viss gulāts iekšā. Tas viss gulās iekšā tā brīža padomu sistēmā. Un tajā brīdī, kad mums bija filma gatava un bija filmas pirmsrāde, kad bija pirmsrāde notika Dailas teātra lielajā zālē, un pēkšņi es saprotu, ka kaut kur pēc pirmās, otrās sērijas iet cilvēki masas veidā ārā, jo uzlūk bija arī viss deputāti un tā tālāk, jo parādījās ziņa, kā tur bija, kas tur bija, ka tanki nāk iekšā, kaut kas tur bija tāds, kad visi muka projām. Kad bija jau notikuma aizteikšies priekšā mūsu domāšanai, ja tā var teikt. Bet tur bija ļoti, bija daudz man lielas skaistas lietas, lielas cilvēciskas vērtības un arī nacionālas vērtības. Un arī, piemēram, interesanti bija, atcerieties, Zandbergs spēlēja Aijā Jāni, un tagad viņš spēlēja Jāņa tēvu, un tad bija interesanti vērot starpbrīžos arī un tā, kā Zandbergs ar Žagaru, teiksim, un kā es vienreiz skatījos, kā Valdis skatījās, ka Žagars spēlē ņemās, un ar tādu, tur bija tais acīs tik daudz bagātības iekšā. Tāds, jā, tā ir arī milzīga skola. Jā, tas ir tas, ko kīnā var dabūt. Aldus Lapiņš nekūs tiepat līdzās sēž. Un Aldus Lapiņš noteikti ir teicis jau kādreiz citur. Kad tas sākās sadarbība ar Bāru Prasu? Kādu līniju? Nu, kino, jā. Darošā sadarbība. Es izstāstīšu vienu epizodu, lai jūs saprastu, kas viņš pa cilvēku. Tas bija gandrīz jau pirms 60 gadiem. 65. gadā, jā. Mēs filmējām, tas tāds nervos laiks. Noktirni. Varas atbildēt par visiem masu skatiem un atsakot par aktieriem. Un es atbildēju par ēzeļiem, kokferiem un tādām lietām. Un, lai tiktu galā ar visu to šausmīgo apjomu filmas, jo vienu brīdi masu skatos bija ap 300 cilvēku. 300 arvīni. Mums no Erevānas studijas kā palīgu piesūtīja skaistu meitu. Suzanna bija. Nu, Suzanna ienes zināmas korekcijas mūsu ekspedīcijām. Jo, nu redz, tagad jau grūtāk to iztēlēties. Bet toreiz mēs staigājām armijas formās, Spāņu armijas formās. Interbrigādes. Jā. Un variem bija citi mati. Un brilles bija citas. Un es varu saprast to meiteni, ja? Ka tāds staigā un 300 cilvēki krīt un ceļās. Un pēc tam viņš tur nozīmē, kas dabūs sarkano biļeti, kas zaļo, tas bija vai 3 rubļi vai 5 rubļi par filmēšanu. Nu, ko vienreiz viņi man prasa, vai varim patīk futbols? O, es saku, jā, viņš ģīpst.
Un tad bija spēle Erevānā. Tāds vietējs starp Tbilisi Dinamo un Erevānas Araratu. Tie bija, tā laikā viena no spēcīgākām blicēm. Biļets, mēs runājam pirms tam ar, ka darētu apstīties tādu kluteni. Pirms tam bija lielisks, ko mēs skatījāmies baletu vienu, kā tā meitenīt mūs pavadīja. Jo tur vienkārši es biju par aktieriem atbildīgs arī. Un tad gāja uz izrādēm un balets, lai uz epizodēm tur savāk kaut ko. Un tagad aizējam, laikam Don Kihots bija. Un interesanti tas, ka tā bija iepriekšējā Ararata spēle, ko viņš vinēja. Un zālē tie mazie radioaparāti visiem. Viņi klausās to reportāžu un sievas skatās to baletu. Un tagad pēkšņi vienā vietā Ararats iesit to golu. Un tas cilvēks, kam bija jāķer tā Ofēlija, pacēla rokas laimīgs un tā Ofēlija. Tas bija viens tāds interesants. Labi, ejam pie futbola. Un biļešu nebija, tas bija neiespējami. Un pēkšņi atnāk Suzanna un dod man 2 biļetes uz to spēli. Mēs spārnās, vai ne? Izrādās viņas tēvs bija vai tā stadiona apsardzes milicijas priekšnieks, vai tā Erevānas rajona milicijas priekšnieks. Tā kā viņam tās biļetes nebija problēma dabūt. Mēs tagad aizējam laimīgi, Suzanna arī bija. Sēžam un skatāmies. Un visu laiku tāds sajūta, ka kaut kas tā kā birst kaut kur no augšas. Izrādās viņi cilvēki, tās salspiņu sēklas ēd, un uz tiem priekšējiem. Mēs bijām visi notaisīti. Bet tas nekas. Un uzvarēja Ararats. Jā, Ararats uzvarēja. Un tagad Suzanna iepazīstina, pats, cik es tur tā kā piektā kāja, nevar man nomist uzreiz, un tam uzstājot uzaicina abus divus, tas tēvs, atzīmēt uzvaru. Vai tur bija liela pudele ar konjaka burtiem, un šašliks bija, un labas lietas bija. Un tagad tas tēvs salēja visiem. Un par Araratu. Un šajā brīdī var saka, bet man patīk Dinamo Tbilisi. Ziniet, kā beidzās. Konjaks palika neizdzerts, šašliku nedabujām, Suzanna aizsūtīja kaut kur kalnos pie radiem. Un tā. Jūs sākāt draudzēties, ja? Jā, šo scenāriju nerealizēja, diemžēl. Jo tur izpaudās viņa vara. Viņš tā nebija tāds muļķis, un izprata, kad ja viņš uzdzers, atbalstīs par Araratu, ka mēs šo vakaru atzīmēsim kā karaļi. Bet tā viņa spītība tāda un godprāts, ja? Viņam neļauj pateikt to sameloties. Un to strādājot ilgus gadus kopā, viņam ir grūti sameloties vai darīt to, kas viņam nepatīk. Un, teiksim, ja varas saka, tad darīsim tā, tad zinu, kad vai lietus līs, vai cita nelaime, tad mēs to darīsim. Tāda bija mūsu tāda pirmā riktīgā tikšanās ar sievietēm. Jā, paldies, jā. Mazām cik tam ieskatām pārnācot uz 90. gadiem, ko mēs sākām šodienas sarunu, vara ļoti, tas, ko Mārtiņš Meijers arī teica, ko es teicu sākumā, ka ir ļoti latvisks režisors.
Gunārs Janovskis ir tas autors. Mums muzejā tālāk tajā Valmieras daļā ir arī mazs fragments, kur Vārs Brasa sarunājās vienā reizē rādio ierakstā ar Gunāru Janovsku. Un ziniet, ka 93. gadā solo, tas ir milzīgs notikums. Tāpēc paskatīsimies fragmentu no solos un tad parunāsim par Janovsku. Nu, vispār tā ir. Varbūt, ka arī Rīgas jūrā šonakt ir vētra. Un kāds zvejas puises stāv motora būdas aizvējā un smēķē mahorku. Par ko gan viņš domā šis zvejas puises? Varbūt viņa skati pētīja rietumu pamali, un viņš no jauna pārcelā plānus, kā mukt un izlausties brīvībā. Kā būtu, ja es tev tagad apsēsties blakus? Nē, jūrā ir vētra, neviens mūs nedzirdēs. Cik dažu labu nakti es sapņoju par brīvību, tāpat kā tagad tu tur. Jā, man laimējās brīvība. Šeit brīvība tā neko nemaksā. Tā ir gluži nebūtiska lieta. To neviens nekarsās vai otram nozagt, otram nolaupīt. Un tā kā viss, kas ikdienas tā ir pazaudējis savu vērtību. Raugi. Raugi izturē. Paliec turpat, kur tu esi. Nekās. Vienāks diena, un mēs veidosim paši savu brīvību. Daudz? Kāpēc tu smejies? Ak, jā. Es saprotu, ir viegli sēdēt drošībā un dot otram gudrus padomus. Ak, Dievs, kā man gribētos tagad tavā vietā būt. Mana mice tristurēna mice. Mana mice tristurēna mice man. Mice tristurēna mice. Vīnu nopirkt, priekš kam tev vīnu? Kā es te rumzešu? Nē, es tu nopirkšu. Pagaid. Tu savas grēcīgās acis varbūt esi uz estervetes, kā? Nē, tev ir taisnība. Nopirksim Esterei vīnu, kā dāvanu lieldienās. Mana mice tristurēna mice man. Tristurēna. Šokolādi aizmirst nopirkt. Sorry, ladies and gentlemen. Sveika, mana mīļā meitenīte. Nu jā, jāsaka, par brīvību tas tomēr ir tas laiks, kad 90. gados atgūšu. Un tagad skatoties vēlreiz šo fragmentu, kas tās kustības izdomāja? Kādas? Šos gājienus. Viņi aktieri. Man liekas, ka jā. Tālis pats ar ģirdu. Domāju, ka tur tas ir. Ka viņi paši to izdomāja, jā? Nu, lielākoties. Jā. Bet, te ir tas pirmais teksts arī, kā tas ir? Tagad ir 90. gadi, mēs sākumā runājam par Tomu Janovskis, jā, kas ir, būtiski vispār. Vāra Brasa gaitās kopā ar Janovski. Pēc tam ar izdeģiem, pēc tam vēl Bedens tiltu, ko jau Alvs Lapiņš, jā, drabis. Nu, jā. Tas ir
Tas ir tāds punkts, kas man mulsina šodienas mūsu daļēju skatos, bet visvairāk ķinītī, kā draud tomēr pārēj uz angļu valodu un uz pasaules dramaturģiju. Un man tā šķiet, jo galvenais, ne galvenais, ne, bet lielākais, teiksim, teātris dzīvo uz viesrežisoriem un viesdramaturģijas. Es apšaubu to ceļu, vai tas ir pareizi, kaut gan Jūra apņēmība un mētiecība un varēšana realizēt ir apskaužama, bet man liekas ļoti bīstam. Jo brauks uz Eiropu, labi, Eiropā rādīs Hamlet, tur nav redzējuši. Es domāju, ka Eiropā un citur mēs varam būt interesanti tikai pirmām kārtām, nevis tikai, bet pirmām kārtām ar to, kas ir mūsu bagātība. Tā, tas ir tas galvenais, un tāpēc Grodersam bija pietiekami liela autoritāte, un to, ko viņš teica savā jubilejā, neaizmirsīsim, mīļie, ka mēs esam latviešu teātris. Tie ir zelta vārdi, ko vajadzētu šeit blakus smīdis, kādu citātu nolikt. Bet tas pārāk nopietni saruna. Nu jā, un Janovskis tomēr atgriezās lielā mērā arī uz skatuves, pateicoties Vairim Braslam. Tāpat nepateicu. Kā atrada Janovskis? Bija lasījis jau? Tas ir, to es esmu stāstījis, man liekas, mēs bijām Daugavpilī ar viesizrādēm, stingri pirms daudziem gadiem, un grāmatnicā, kura bija cieta, tā bija pirmdien laikam, skatlogā stāvēja maza sarkana grāmatiņa ar uzrakstu Sola, garais O, un Janovskis, Gunnars Janovskis. Es domāju, tas ir kāds Latgales autors, bet jo kas ir Janovskis, to zināja cilvēki, kam bija speciāli interesi, teiksim, šeit speciālistiem, vai arī kam bija pieeja šai literatūrai. Bet es lasīju to, ko man piedāvā grāmatveikals un biblioteka. Man nebija šī pieeja. Lūk, un tad es to Rīgā uzreiz nopirku to grāmatu un sāku lasīt un aprīju viņu. Un vienkārši tas bija tāds belziens, ka tas ir jātaisa. Un tādā 15. stāvoklis es uz studiju, Leons Krievans tur filmējās pie manis, un es sāku sajūsmāt, runāt par to grāmatu, un Leons saka, es pazīstu Janovskis, esmu bijis viņa mājās. Un tad caur Ļofku man to viņš sarakstījās ar Gunāru, kad atļauja sarakstīties. Un tad sākās mūsu saraksti. Un pirmā vēstule, ko es saņēmu no Gunāra, bija mēs abi aram vienā druvā, ņem solu, ņem trentu un taisa augšā. Tā, apmēram tā. Un jau ar baltām galvām un pietiekam rūtīm dzīves šādas šajā vecumā cilvēka pēkšņa sakontaktēšanās ir reta parādība. Kad liekas, ka jau satikāmies Valmierā baznīcā, viņa ar koru, Straumēra koru bija atbraukuši, un tur Lietuslī laikam, un mēs tur baznīcas priekšā runājam Gunāru tur. Un es kaut kā cits starpā saku Gunāru, man ļoti patīk angļu humors. Bet viņiem tāds ir. Tad tā sākās mūsu iepazīšanās. Tā kā tas ir, tam cilvēkam liela nozīme manā dzīvē. Pozitīvā nozīmē. Ļoti. Jā, tas Janovskis, tas ir tāpēc arī vēl viens fragments no Izdeģiem. Lai ir Janovska. Tā ir ērā, tad ir Izdeģi fragments.
Kas tad jauns pasaulē, ko? Vispirms. Lai tu nedomātu, ka es nāku tikai tavu labumu lietot, šis te būs no manas puses. Šis te būs no manas puses. Paklau, ko tad tu tā tērējies? Tak varēja pietaupīt savu naudiņu. Bet lai nu tev paldies. Sameklēj man brošūru, ko? Ne. Man liekas, ka tu tikai mānies, te neviens tādas valodas nezinu, nepazīst. Man liekas, ka tu mānies, ka tādas valodas vispār nav. Kā nu nav? Paskaties tur tais plauktos. Tās grāmatas gandrīz visas ir latviešu valodā. Nu, lai arī būtu. Bet ko tu man viņa dēļ sastāstījies, miera vairs nevaru atrast. Kāpēc cilvēkam nevar vairs ticēt? Tu esi jauns, tu lasi grāmatas. Žēl, labāk būtu lasījis svētos rakstus. Bet varbūt, ka tās grāmatas tev dod kādu atbildi. David, tu zini, kas ir morāli un kas ir ētika, ko? Tie ir ļoti smuki vārdi. Smuki, gudri vārdi, neviens nezina. Agrāk visi zināja, tagad neviens nezina. Es to nekad neesmu zinājis. David, tu to esi zinājis labāk par visiem citiem. Tu esi šāvis Irbei, ka tā ir bērns. Tu dumš esi. Nu redz. Bet tagad šauj. Likumu izdeva. Irbi var šaut 1. septembrī. Irbai bieži vien tad ir bērni, ja pirmie kaut kādu iemeslu dēļ aizgājuši bojā. Jā, es atceros, ta viena saimīte tāda ganījās pagājušā rudenī Mežmalā. Tad tu gribi teikt, ka mums ir par daudz likumu. David! Likumi nav vainīgi. Vienkārši cilvēks tos savādāk tulko. Viss, kas nav ar likumu aizliegts, viss ir atļauts. Vienalga. Ir mazuļi, nav. Grūti būs nomirt. Saproti? Grūti būs aiziet no šīs pasaules. Man tā gribējās ticēt un cerēt, ka dzīve mana mūža laikā ir kļuvusi labākā. Ērtāka varbūt. Un vieglāk. Bet to, ka viņa būtu kļuvusi labāka. Tu zini, es tev tajā reizē neizstāstīju visu. Jā, tas ir Zamauskas pieredze arī mans labāk marats. Jā. Te arī Zamauskas, tāpēc, ja mēs ņemām arī Zamauskas, taču tomēr ir no tiem aktieriem Valmierā, kas ir tie viens no kodola. Es tos saucu savā žargonā, kad viņiem ir tas šķīvīts uz augšu, viņiem ir kontakts ar kaut ko tur augšā. Tāds ir Boģis, Zamauskas, respektīvi. Tāds, ko nevar iemācīties. Un tas neatkārtojam. Jā. Un mēs šodien nevienu fragmentu nav no filmām, jo tas ir citā metrāžā. Bet Valmierā ir ļoti daudz izrādes bērniem. To vai tāpat kā kino. Un kas visi zina šeit Ziemassvētku Jākabrats, Emīla Nedarbs un Ūdensbumba, nāk Lucika. Un tāds, bet teātri arī. Jā. Un kā tas ir? Kur ir tā vēle taisīt izrādes bērniem? Bija, ir. Bērni ir pateicīgākā un vienlaicīgi visnežēlīgākā auditorija. Ja viņam patīk, viņš smeja, ja viņam nepatīk, viņš ēd konfekts.
Un vienkārši būdams teātrī Valmieras, un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, kad nāk jau tie mazie smuki tapus attēti teciņus skatīties, viņiem domā to izrādi. Tas bija vienu laiku labs kontakts ar Zviedru, kā sauc to pilsētu priekšņēmies? Falunu. Ar Falunas teātri, un mēs braucam pie viņa, viņi brauc pie mums, un viņi atveda izrādzi, kas bija adresēta, kur galvenais varonis bija uz rokām, nerunāja, zīdainītis, ja. Tāda izrāda, kā viņi saucās, es pat nezinu, notika apaļā zālē, tādā teltī un tā. Un tas, kā tas mazais topošais cilvēks, kā viņš skatījās, kad leja ūdeni vai kas, un aizņēma visu to nelielo auditoriju, to uzmanību ar to, kā viņš tver to pasauli. Un tur ir kaut kāda zafte, ja trāpa desmitniekā, ja deviņniekā attiecībā bērniem, tad ir gandarījums, kad tas dzīvo tā izrāda. Un vēl viņi jau arī, viņi nevar to formulēt, bet viņi jūt, kad tas onkulis, tas jau falši taisa, tas mērķojās. Viņi arī to patiesību jūt. Tas nav vienkārši. Ir atšķirība. Par kino jau es teicu tiem bērniem, kā strādāt, bet izrāda teātrī bērniem ir sarežģītāk. Ļoti. Tas ir sarežģītāk. Ļoti. Pie tam ir, tur arī mūžu mācies muļķis nomirst. Es taisīju Emīls un Berlīna zēni teātrī, un viena no varoņiem spēlēja kungs. Tā bērni spēja noticēt, ja to dara organiski. Mēs bijām ar Emīlu Berlīna zēniem Liepājā viesizrādēs, un viens no aktieriem, Apinis. Viņš ir sarežģīts cilvēks, bet ļoti talantīgs cilvēks. Viņš ir mēģinājumā ar rugājiem. Un es saku, uz izrādi, lai būtu tīrs. Un viņš ir izrādē ar rugājiem. Un man uzsik tādu galvenā režisors nebija galvenais. Bet tādu, kas tā nu ir, ja? Bet viņam ir taisnība, jo tā nosacīti, tas mazais, ja viņš notic, ka tas ar vai bez rugājiem, bet tas jau nav bērns, tas ir onkulis. Un ja viņš notic, ko tas onkulis dara, tad viss kārtībā. Un tā spēja lasīt nosacītību bērnam ir, tas ir ļoti interesants faktors, tāds interesants pētniecības objekts. Jā, bet tur jau pašām režisoram kopā ar ansambli visu laiku ir jādomā, jo tie bērni būs ļoti dažādi. Protams. Vienam interesēs sīkumi, vienam interesēs notikums, citam notikums nemaz neinteresēs, ja? Noteikti tā, bet es domāju, teiksim, būt manā vietā, kas varētu būt tāds izteikti, tāds, teiksim, nervos galvenais režisors un tāds valdnieks, tā teātrī tas Apinis vairāk nespēlē. Nevis tāpēc, ka Apinim taisnība, bet tāpēc, ka viņš nepaklausīja uz vārdu. Bet šī Apinim ir taisnība, jo te vai tam pieaugušajam onkulim ir rugāja vai nav, bērns šī gadījumā to uzņem kā puiku. Paldies Dievam, ja tā tas ir. Tas ir ļoti sarežģīti. Mums ekspozīcijā ir, kur Dace Akmentiņi 28 gadu vecumā spēlē savu pirmo lomu. Un viņi ir vaļa, dzīvība priekš ceru. Un bija kāda skolnieka ekskursija pamatskolu, un rāda viņiem, un tad viņi saka, kā? Sieviete spēlē, saka, jā, no alta spēlē puikas, un
Un soprāna meitenes, ja bija tāda. Tad pienāk tāda divi klāt un saka, es teikšu tā, kā viņš man prasīja, kur tad viņai ir pupi? Viņa saka, un bildi viņa paskatās, es saku, redziet, ir puika? Jā, ir puika, viss kārtībā. Ja? Nu, tādi tas ir. Un tas ir par tiem, kā noticis, kā spēlē, kā dara. Jā. Tagad ir tā, ka vairs gandrīz nav izrāda, kur nebūtu tā teikt mainītie dzimumi un tā tālāk. Man liekas, tā ir liela cilvēces kļūda, bet varbūt, ka attapsies. Bet taisīju Mary Poppins, un tur, kā sauc tur to madām, un Andris, Andris Vidiņš, jā, ļoti interesants aktieris un cilvēks. Un es ar bažām gāju viņam klāt un teicu, vai tu būtu tā viena nospēlēt to madām tur, tādu briesmīgu tur. Jā, iedegās. Viņš tik brīnišķīgi strādāja, skatos, un bērni uztvēra viņu absolūti kā tantu un tā. Tas ir, bet tur vajag kaut kādu īpašu jušanu par tām bērnu izrādēm. Tur tā var nošaut greizi. Minēja Emīlu, Mārķi runājam, tad rādījām vienu citu fragmentu no Emīlu. Tagad būs viens cits fragments no Emīls un Berlīna zēna. Aha. Labdien! Labdien! Sakiet, vai šeit ir vēl kāda brīva vietiņa? Vai tik pieklājīgi bērni mūsu laikos ir retums? Kad es atceros savu jaunību, vai dieviņ, toreiz valdīja pilnīgi cits gars? Jaunais cilvēks, kā būs ar šokolādi? Labprāt! Mani sauc Emīls Tišbains no Neištatas. Ļoti patīkami, es esmu Grundējs. Vai Neištatē gadījumā nedzīvo lieltirgotājs Hurhaups? Dzīvo gan, jūs viņu pazīstat? Viņš nu pat nopirka to zemes gabalu, uz kur atradās viņa veikals. Ak, nu pasaka viņam, ka Jakoba kundze no Groskrīnavas liek viņu sirsnīgi sveicināt. Jā, bet es tagad braucu uz Berlīni. Ak, tas jau vairs nav tik svarīgi. Pateiks, kad atgriezīsies. Ak, tad tu brauc uz Berlīni? Jā, mani tur gaida vecmāmiņa Friedrihielas stacijā pie puķu kioska. Vai tu jau pazīsti Berlīni? Nē. Tad tev gan būs ko brīnīties. Berlīnē tagad ir mājas 100 stāvu augstumā. Jumti pie debesīm jāpiesien, lai vējš neaizpūš. Un ja kādam vajag nokļūt citā rajonā, viņš aiziet uz pastu, pastā viņu ieliek kastē, kasti caurulē un aizpūš. Tā kā vēsturi uz to rajonu, kur viņam jānokļūst. Un ja kādam maz naudas, viņš vienkārši aiziet uz banku, ietīlā savas smadzenes un dabūt 1000 markas. Atpakaļ gan tās var dabūt tikai tad, ja samaksā 1200 markas. Jūs smadzenes joprojām vēl ir bankā, tak nerunājiet tādas muļķības. Vai dievi, man tad nākamā pieturā ir jākāp ārā. Te vēl ir 2 stundas jābrauc līdz Friedrihielas stacijai. Neaizgulies, Emīla Tišbaini. Es? Ko jūs, Jakoba kundze? Nu, jaunais cilvēks, varbūt vēl šokolādi. Paldies! Jā, tā
tā kā mēs sākumā runājām par šokolādēm, ko vācieši tev, ja? Jā, te arī tas ir. Jo man liekas, ka Mārtiņš ārkārtīgi veiksmīgi visu tik galā ar Emīlu. Jā, tāds ir. Tas veiksmīgs. Un Džūrī, kad vienmēr skatījās tās izrādes bērniem, tā kaut kā nekad tik labi nenovērtē, pareizi? Jā, jo tas, laikam, nav skatītāja pienākums, bet to, cik tas ir sarežģīti, to zina tikai tie, kas tur darbojas. Skatītāji patīk, bet ir tikai bieži vien nepatīk, ja? Nav skumji? Man nevienmēr sakrīt domas ar kritiku. Tu saproti, jā. Es jau tagad varu riskēt tā runāt. Droši. Vai ne? Droši var teikt. Jo arī, es neesmu klaviernieks, ko mēs nerādīsim fragmentu, mēs esam televīzijā rādīt, taču ir ārkārtīgi smalki izvērts stāsts kopā ar Raulu Latviju, kopā ar aktieriem. Ja, tāds, par to, ko Vārs šodien runāja, par to, ka mums ir par savu latviešu teātru, par latviešu kultūru jācīnās. Pirms, kad dažām dienām bija rādio, es tagad tā kā nevisai labi redzu, tad es klausos daudz rādio. Un bija, kā tas saucās raidījums, par zvejnieku ģimeni Bērciemā. Saruna ar to pašu namtēto, to saimnieku, vīru un sievu un bērnu, tur ir tā, un meita kaut kur Rīgā vai kā, bet principā viņi dzīvo savā tajā pasaulē. Viņi rūpējās, kārtīgi dara savu darbu. Un tagad taču vajadzētu kliegt pret debesīm par to, kas notiek, kad taču tukšs ielas ir. Tas man liekas, un teiksim, arī ķinīti, kad rāda visādas ķēmas, visādas mērķķošanās, kad par šo lietu nopietni runāt, emocionāli iedarboties, meklēt ceļus visās jomās, jo tas labi galva neņems. Un tagad man runā veci cilvēki nīgrums, bet man šit par to jārunā, bet, protams, tēlaini un tālantīgi, tas ir labi teikts, vai ne? Un tāpēc, man liekas, tāds svešķērņi gan uz ekrāna, gan uz skatuves, kas varētu nebūt latviešu. Nevajag jau tikai spēlēt pūtvēņu un 6 maz mundzinieki, Dievs pasi. Bet tā. Protams. Tā es sākumā teicu, ka kāds varēs arī izteikt viedokli un jautāt. Jā, varbūt tā, bet tomēr ir jautājums. Janus nevēlējās kaut ko teikt, Jākansons tikko bija 7. vāciešu vilcienā. Jā, aizmirst. Ko tad aizmirst? Es biju aizmirst par tiem trikiem, kas tu darāji. Iznāc priekšā, kā izstrādāt ar vārdu rasu. Es iziešu. Es varbūt iziešu. Kāpēc? Viņš jau var tagad drīkst runāt visu, ko grib. Tas gan, jā. Bet es nedrīkstu, jo viņš mūs atvedoši. Jā, Vārds ir ļoti smalkjūtīgs un brīžiem, manuprāt, par daudz smalkjūtīgs, bet tad, kad viņam, kā saka, saņemas un tā piekasīgi mēģina un panākt savu, es domāju, ka tad pa īstam atklājas tas, cik gudrs un cik saprotošs par aktieru profesiju vairs. Tikai paldies. Kā tad vairs prasa, domāju, ka tagad Janus kaut ko ļoti indīgi pateiks. Gan jau kā pārstāvjumi man no vārdu prasa un bijuši. Janus, ne? Ir. Ir? Jā. Janus jau jaunībā bija galvenais revolucionārs un
un es jau varu tur pavīt, ko maisījos, un tad nebija tik vienkārši nemaz, bet redz, kā laiks noliek visu pa vietām. Jā, tas arī esmu daudz darbu kopā un tam līdzīgi. Nu kā tad? Varbūt ir kāds jautājums. Lūdzu, droši vai viedokli Silvija. Silvija, ķēķi taču laika biedri. Jā, es gribēju teikt tā, ka teātris jau ir kaistoša māksla. Mēs jau to visi zinām. Un režisori, slaveni režisori, pagājušā gadsimta un aktieri jau ir aizmirsti. Mēs jau bieži neatceramies vārdus. Tāpēc es domāju, ka Varis Brasla ir privilēģētā situācijā. Tādā ziņā, ka, nu, piemēram, Emīla Nedarbs skatījās man meita, skatījās man mazmeita, un tagad es nevaru no tās filmas atraut savus mazbērnus. Tā kā tas ir režisors, kas ir paaudzēs pazīstams un zināms, un par to tas ir ļoti liels un milzīgs paldies. Bet es tagad klausoties un domājot, man radīja pārdomas šis teiciens galvenais režisors un dūre. Man liekas, ka tas mums ir tāda padomi režijas paliek. Ka tas bija padomi režisori, padomi, kam vajadzēja sist, lamāt aktierus un būt pret viņiem skarbām. Man liekas, ka tas tā smakjūtība, ko par Vari Braslu te runā aktieri, ka tā prasa no aktiera arī kaut kādu augstāku ētisku kvalitāti, kādu augstāku sapratni par mākslu, par cilvēku savstarpējām attiecībām, un tāda, man liekas, tāda Varim jums tāda vienmēr ir bijusi. Es par to es esmu abrīnojusi, par to es esmu bezgalīgi priecājusies un bijusi gandarīta, gan jūsu izrādēs. Nu, es vairs neatceros man nabaga Maratu. Man liekas, ka es viņu esmu redzējusi, bet es viņu vairs neatceros. Bet es ļoti spilgti atceros Solu, es ļoti spilgti atceros izteičus Valmierā. Un man taisni gribējās vairāk uzzināt vēl par jūsu sadarbību ar Gunāru Janovski, bet jūs ļoti skaisti pasteicāt, ka jūs redzējāt grāmatu un tūlīt jums gribējās Solu iestudēt. Tā es sapratu, kas tā bija. Nu, tas bez šaubām ir pašsaprotami, jo tur nevar savādāk. Un pēdējā izrāda, ko es redzēju, es neesmu klaviernieks, tā man arī ļoti atstāja ļoti lielu iespēju. Paldies, paldies par šo smalko darbu ar aktieri, kas tagad, diemžēl, pēdējo gadu izrādēs ir tik maz sastopams. Paldies jums liels! Paldies! Jā, tas bija liktenis, kā Varis Brasla bija asistents Pēterim Lūcim. Un es varu teikt, ka Varis Brasla ir mantojis no Lūča vienu burvīgu režisoru prasmi, absolūto dzirdi. Viņš uz ausi dzirdēja, kur dialogs iet un kur neiet un kur nav. Un viņš vienmēr teica, tas man negaršo. Un tad, kad kādreiz es atļāvos pateikt, bet Vari, tu esi šefpavārs. Tu man saki, kādas tur tās garšvielas vajadzīgas, lai dialogs iznāktu. Nu, bet savstarpēji strādājot, tomēr mēs pie kopsaucēja atnācām. Man vislielākā pateicība par visām tām lomām, kuras es esmu veidojis kopā ar Vari. Un man ir bijis prieks strādāt arī Alvija Lapiņa radītajos darbos, kā piemēram Eldorado, kā piemēram
nepabeigtās vakariņas vai nepabeigtās kāzas, kā nu bija tas nosaukums. Tā kā liels paldies jums, džentlmeni. Paldies. Nepabeigtās kāzas. Varbūt vēl kāds grib kādreiz jautājumus. Tā vienmēr. Es par balsu. Mums ir tik abrīnojama balss. Un tik stabili un tik droši. Vai tā ir apgūt, ja tas ir Dievs? Izmantošu situāciju, ka dramaturgs tagad paldies. Jā, paldies. Tagad jau drīz jau nerakstīs, kad reklamēs kaut kad vecās izrādes vai vēl vecos ķinīšus, kad jau, man liekas, ka būs tikai aktieru uzvārdi arī un tad tikai galvenie. Bet tomēr teātri, man liekas, tagad ir mazliet savādāk un vai labāk nezinu, bet savādāk noteikti ir attiecības ar dramaturģiju. Bet es uzskatu, ka pamats arī ķinītī ir tomēr dramaturģija, un ja jau reiz te bija kādu minūšu komplimentu brīdis, es gribu Alvim publiski pateikt paldies par to, ko mēs esam kopā savārījuši. Jo kā viss ir jau īpatnējo, jo, teiksim, šovs sūtīja akmeni, tas nokrits viņam no sirds, uzzinot, ka tev labi veselīgi un tā. Alvim arī savdabības tāds. Bet, nevaram beigt. Mēs jau tā nedomājam. Bet viņš ir izdevs cilvēks, un kaut kas viņam tur sievišķīgs, un viņš ātrāk, teiksim, par 9 mēnešiem nevar dzemdēt. Un traks var palikt reiz, nav, un tad nāk. Un, tas ir ļoti interesants process. Un manuprāt, ļoti nenovērtēti ir šie cilvēki, kas rakstīja oriģināls scenārijs. Jo tas oriģināls scenārijs nepakapīgi nav vieglāk uzrakstīt kā grāmatu, manuprāt. Un, teiksim, un tad ir žēl arī, kad, piemēram, ir mums kopīgais darbs tāds palīgā 16 ekrāna stundas, kur praktiski visas Latvijas aktieri gāja cauri, vairāk vai mazāk, un tāds pasūtījuma darbs, kur bija daudz jaukas lietas, un tur Alvs bija scenārija autors. Tad bija pasūtījums valodniecībā, un tur, teiksim, jāraksta par nodokļiem. Kaut kāds tāda lieta, ko var par nodokļiem rakstīt ar tēliem. Jā. Un Alvs izdomāja izīt, un ka tas būtu vērts, tas būtu izdodams. Bet, man nav tā izdevniecība. Tāpat arī, es domāju, tie oriģināli, kas ir, tas ir veiksmes stāsts, tāpat kā satikšanās ar Gunāru, tāpat arī šis ir veiksmes stāsts no man viedokļa, kad, tā teikt, ir savs rakstītājs, tā nevar teikt, bet rakstītājs, kam tu uzticies. Un tā. Un tā, tik daudz nemaz Latvijā tā tandēm nav bijuši tādā ziņā. Bet tā kā es uz jūs esmu. Paldies! Jā, mēs esam savu laiku tā kā norunājuši. Ja es gribētu pateikt paldies dzīves biedrei, Vīsmai. Kad viņš ir tā ar vārdu šodien ir. Varbūt jūs arī vēlaties ko teikt? Es esmu daudz ko jau pierunājusi par šiem gadiem. Paldies! Apkrāpieties kopā. Kā tad? Jūs taču nācāt augšā un teicāt tā kā kāzās. Jā,
Manas acis un manas ausis. Kreisā pusē jābūt sievai. Mīļš, paldies. Es nemeloju teikdams, ka es sākumā jutos tiešām kā mūsu dziedātājs Zviedrijā šobrīd. Bet paldies par mīļiem vārdiem un par to, ka jūs atnācāt pabūt kopā. Paldies. Tas ir jādod tagad. Paldies. Šitas ir jums tāds no Āgenskalna tirgus. Visi īsto groziņu Āgenskalna tirgus. Cerams, ka tas ir lietojums, ja? Tu autoram nevajadzēja likt. Nu, lai viņš arī tiek viņu. Ja tā mazgā. Jā, es speciāli nemazgāju. Paldies. Es gribēju teikt vienu lietu, ka Brasla no vienas puses ir laimīgs. Jo ir momenti, ka, teiksim, tā bija, man liekas, es neatceros ap lieldienām. Visos kanālos ir Emīla nedarbi, ūdensbumba, vectēvs. Un pēc tam, pēc kādām dienām mēs braucam trolejbusā, dāmas jaunākas par mani saka paldies. Un Āgenskalna tirgu mēs sēžam saulītē, kur gadījusies, kur neviena dāma ap gadiem 40, ap dzeltenu tulpi pušķi. Paldies, režisori, es jau jūs vaktēju. Tā kā es gribu teikt, ka pat lielos gados jābūt ļoti uzmanīgai. Paldies. Tie, kas nāk regulāri, mēs tiekamies 23. maijā, kad mēs tiksimies ar Dāci Everus.